nostartēju iepriekšējā gada pavasarī, ja nekļūdos. Tu jau tad biji jau. Jā. Un tad jau sāk krist rekords. Jā, tad pabira. Kā jau tu iepriekš teici, tas tiešām ir maratons. Es jau arī, kad es sāku, man šķiet, pirmos 2 gadus tur vispār kaut pirmo pusotru vispār pat piedestālu redzējis nebija. Tur pēc tam vēl bija tas, ka Baltmanis bija, kripatiņi, bet spēcīgāks par mani. Nepaspējis viņu tiešām apdzīt. Pastos brēns, tie svari ir smieklīgi, ja? Tā kā liekas. Bet beigās, rezultāts ir. Tā kā brīžiem liekas, ka es varētu daudz vairāk celt, es varētu kaut ko tādu. Bet, šeit, es esmu. Ir rezultāts sasniegts. Tā kā tiešām treneri obligāti jāklaus. Treneri zina, ko viņi runā. Vienmēr. Sarunas no Pumpētavas, 2. sezona, 4. epizode. Beidzot ilgi gaidīts viesis, jau cik ilgi es viņu tur uzrunāju. Un beidzot ir ticis Edgars Ruska, vairāk kārtējs jauniešu, jau gan junioru vecuma, Latvijas čempions, rekordists, viens no Latvijas tādiem potenciālajiem talantiem, arī skatoties ilgtermiņā, cerams, jā, tātad sveiks Edgar. Uzaicinājums sarunu, tā nedaudz pastāst varbūt īsumā par sevi, izņemot to, ko es jau tev salielību. Nē, bija tā, ka tur tas stāsts vispār, kā es sāku powerliftingā trenēties, tāds interesants sanāca. Man ir tāds prikols, kā man krūškurus ir uz āru, tā kā kaulu bišķi. Un tā vecākus vienmēr tas riktīgi uztrauc, ka tur, kā izaugšu un ka tas nesāk traucēt kaut kas tāds. Un tad manai mammai bija pazīstamajai dēls bija treneris Elvis. Un tad viņa sarunāja par treniņu, aizgāju, jo tur ārsts teica, ka vajag stiprināt muskuļus, kaut kas tāds tur tā kā. Un tad es sāku trenēties, trenējos, un Elvis saka, bāc, negribu nostartēt sacensībās, man tāds labi. Un tā arī tas viss sākās. Atceries to, kā bija pirmais starts? Ko tur pacēli, cik tur pacēli? Pirmais starts, jā. Man sanāca skvats, man bija 115. Bench man bija 77,5. Ieskaitītais. Es izspiedu arī 85, bet tur dubultu kustība bija. Un deadlifts 135 bija. Jā. Tas bija kategorijā, tu biji līdz 74? 74. Jā. Un pēc tam tā kā bija āķis lūpā turpināja, jā? Āķis lūpā man bija tad, kad es ar Dāvidu parunāju starp setiem. Es jau domāju, ka es kaut cik spēcīgs esmu. Es nezināju, kas tur tajā sportā, kādi tie cilvēki, kādi vārdi. Aizgāju, es tur saku, viņš tāds prasa, cik cels, man tāds, es domāju, iešu uz 135, tā kā pēdējā piegājienā deadliftam. Viņš tāds prasa viņam, viņš saka, es openerāšu to 150 ņemšu. Man tāds, ko? Man tobrīd bija tāds bāc tie cipari. Un tad mani parāva, tad man bija tāds, džeki ceļi. Bija talantīgs. Jā, es vēl atceros, tu toreiz arī nostartēji, es ļoti labi tevi atcerējos. Tu toreiz 290 izvilku vai kaut kas tāds. 4 gadu atpakaļ. Es atceros, es tev atcerējos, tev bija tas tautiskais apsejs, vēl sarkanais triko. Tas vienmēr. Jā. Tas vēl nekur nav pazudis. Palika atmiņā, es atceros, arī skatījos baigies varu. Tā kā, tāda arī ir tā iepriekšējās paudzes mērķis, jāiedvesmo. Jā. Tā kā, bet tev jau vēlas tāpat ir, kā jau treneris, mēs jau viņam pašam ir sasniegumi sportā, tā kā tev jau bija uz ko skatīties. Jā, tas arī iedvesmoja. Es domāju, kā cilvēki tik daudz var celt vispār. Bet tā atmosfēra jau, kad tu aizbrauc tur, tad uzreiz ir pavisam citādāk. Jā. Uzreiz tur tu arī saproti, es gribu vēl. Jā, tur visi tādi bērns. Es baigi neesmu saticis nevienu, jo godīgi arī no saviem audzēkņiem vai kāds cits, kurš pirmo reizi aizbrauc, pamēģina 3 cīņu. Labi, es vienreiz esmu nostartējis, man pietiks, Pasaku, es gribu vēl. Es gribu labāk nākošais. Es zinu, ka no kļūdām esmu mācījies. Tev tā bija, un pēc tam jau tu, gadu vēlāk jau faktiski tur jau top vietām jau gāja. Tur sanāca kaut kā, pēc tam nākamie sači. Nākamajos sačos man šķiet nedabūja arī nekādu baigi augsto vietu, vai arī bija tas. Es atceros ar Dāvidu, mums visu laiku bija baigā
konkurence. Mēs vienā grupā bijām, un man sanāca tas, ka viņš pirmais, es otrais, un tam bija tāds bāts. Vajag apsteigt. Vēl nedabūja viņa jauniešos, vēl nedabūja viņa pārspēt. Jā, viņš jau bija gadu startējis man. Maldos. Viņš viņa vecāks par tevi gadu. Jā, gadu vecāks. Gadu vecāks. Un jā, viņš jau bija gadu nostartējis, un pieredze pirmā jau viņam tur bija. Bet pat jau viņš vispār bija 6 gadus, un tad jau aizgājis. Tad jūs arī bijāt vienā kategorijā. Nu jā. Jā, es uz to brīdi kaut pusgadu biju trenējies, man šķiet. Protams, pēc pusgada, tas tā kā saprotiet, pēc pusgada vēl pirmos rezultātus tur var nesagaidīt. Jā. Nē, tad jau, zin kā, nesapratu vispār, likās tur jau spēcīgs, bet nē. Pagājuši gadu arī Open Champions startēja, bet tur kaut kas nesagāja. Nē, Open Champions vēl man sagāja. Kurā tev nesagāja? Man šitajā te... Jauniešu juniori, jā, tur man nesagāja. Tur, personīgi apstākļi. Izšķīros tikko ar meiteni, bija tā bišķīt trakāk. Arī tā gadās. Jā, baigi nojuka. Bet, neko. Arī tā ir pieredze, kurai jāiziet cauri. Jā. Tagad likās, ka tagad atspēlēšos tajā Eiropas čempī, bet... Labi, tad pastāstu, jo te minēji, pirms mēs sākām ierakstu. Jā. Es tev noticis, kāpēc nebrauks uz Eiropas čempionātu? Tā bija vasara, bija GTA Games Fests. Tur es tiesāju, tu zini Noratlonu, ne? Jā, tur es tiesāju Noratlonu. Un tur bija daudz kaut kādas tā kā vietas, tā kā, zini, tur pabenčo, dabū balvu, tur kaut kas tāds. Un tur bija arī jāstumj mašīna uz ātrumu. Ok, es domāju, davai, aizstūmu. Un, es saprotu, es varēju ātrāk, un es jau biju tuvu pirmajai vietai kaut ko. Un man tā vidusdaļa mugurē tā jocīgi jutās. Ok, otro reizi sāku, man tā sarāva krampi, es pēlpot nevarēju. Ok, beigās tur, Elvis man izmasēja kaut ko, tur nedēļu man šķiet atpūtos, vai arī pāris dienas līdz man pārgāju. Aizgāju uz treniņu, man bija pietapiens. Kā vienmēr iesildījos, tur ritenis, tur vingrinājumi, kaut kas tāds. Gāju sildīties ar svariem, lieku 60, viss normāli, 100 normāli, uzlieku 140, tā kā ietupjos, pēc loverbacks tā jocīgi jūtās. Domāju, nav iesildījies tā kā vēl līdz galam. Un tad es lieku 180. Un ar 180 sapratu, ka tas nebija neiesildījies, ka, man riktīgi tā kā iedūra mugurā. Un, un tad es tā kā vairs nevarēju tā kā pieliekties, kaut ko tā, tā jocīgi bija. Un tad kopš tā brīža mugura sačakarēta. Ko tad tagad domā, kad varēs beidzot tikt atpakaļ? Nav ne jausmas. Vispār nav ne jausmas. Jā, ārstiem kaut ko pārbaudījis. Es esmu gājis pie fizioterapeitiem. Tie man nevar pateikt, kas man ir. Esmu uz magnētisko rezonanci braucis. Tur es esmu vesels. Tur jau tas stulbākais. Es nezinu, ko līdz galam darīt. Aizgāju pie fizioterapeita. Viņš man pateica, ka vajag stiprināt muskultūru vai kaut ko tādu. Kauli gan jau tas nav. Neko es tur salauzis neesmu. Saites maz ticams, jo, man ir tā, ka man tā kā pasāp 2 dienas un visas vairs nejūtu. Tad es aizēju, paceļu. Nezinu, man bija tas, ka es hanteles cēlu priekš spiešanas un man iešauja pa muguru vienkārši. Un tad sāp atkal 2 dienas. Un tad ļoti ātri pāriet. Tāda. Diezgan nopietni. Es nezinu, cik nopietni vienkārši, es ceru, ka muskuļi, ka nekas trakāks. Moš kaut nervu spiež vai kaut kas tāds. Es nezinu, bet, it kā trūce, protrūzija nav. Pēc tā, magnētiskajā teica, ka viss tas ir normāli. Jācer uz to labāko. Tagad gaidu, kad viens fizioterapeits atbrauks no ārzemēm, pie tā vajag aiziet. Jā, jācer, jo, tomēr pat jau Open Jackiem bija dažiem jāiespringst. Tagad 8-3. 8-3, jā, joprojām. Liels paliek. Stiprāks, lielāks, smagāks. Vienā brīdī vasarā jau uz 8-9 bija ticis. Tā kaut kā nokritās. Viņš tūņās drīz būs manā kategorijā. Jā, tūlīt arī tev jāiesvīst būs. Būs jāiesvīst. Vairs nevarēs šitā. Piemēram, arī tagad skatos tā, bija Dundagā tas sacensības vakardien. Jā, ieraksts šobrīd notiek svētdien, 12. oktobris, bet vakardien bija Dundagā sacensības arī skatos. Un tur daudz jaunu tādu čeki un
potenciāls mums Latvijas powerliftingā ir. Jā. Tas man arī tik priecēja, tā skatoties no malas. Arī Džeimijs pirmo reizi dzīvē nostartēja. O? Džeimijs pirmo reizi pamēģināja, kāds ir. Arī āķis lupā. Protams, ka viņam āķis lupā, kas viņam cits atliek. Nu, jā. Viņam jāturpina trenēties, jābeidz būt stulbumu vairāk man jā. Vai ne, Džeimij? Piekrītu treneri jāapklausa. Treneri zina, ko viņi runā. Ne jau tāpat vien mēs vienkārši, lai gudri izklausītos, mēs vienkārši to visu stāstam no pieredzes. Jā. To pašu, ko Elvis tev arī Elvis tajā sarunā minēja, nu ne jau tāpat vien mēs to visu bazarējam. Jā. Paši esam izgājuši daudziem sviestiem cauri murgiem, kļūdām. Vienkārši mēs negribam, lai jūs pieļaujat, un tev, diemžēl, sanāca to vienu kļūdu pieļaut, bet, nu labi, parunāsim par kaut ko pozitīvāk. Tātad, labi, tad bija pirmie 2 gadi, tam jau 3. gads, tu jau biji, vēl tu biji, liekas, bija 74. Es 84-niekos, 83-niekos pirmo reizi nostartēju iepriekšējā gada pavasarī, ja nekļūdos. Tu jau tad biji jau. Jā. Un tad jau sāk krist rekords. Jā, tad pabira. Jauniešu rekords tur sāk krist. Ko tu tur laboji? Pirmajās sacensībās man sanāca skvatu un deadliftu, ja nekļūdos, labot. Jā, skvats un deadlifts bija. Tur bija kaut kāds skvats bija 197, es man šķiet 200 ietupos. Un deadlifts bija 221, es 222 pusī izvilku. Toreiz, man Elvis saka, ok, nu, bija rezervīta neliela, man tas bija otrajā piegājienā, es tos 222 pacēlu. Un viņš saka, nu, vai 225, man bija tāds, nē, 227, nu, to es failoju. Protams, nu redzat, atkal neklausīja treneri. Treneris pateica no malas, ko viņš redzēja. Tu, protams, ar adrenalīnu, nē, es pacelšu visu 300 tuliņās. Jā, bija tā. Kā parasti. Jā. Bet, nu, labi, rekordā pats izdevās tev labot. Ja nemaldos, tas iepriekšējais bija leģendāriem Raičam. Varētu. 97. Bija tas, ka tas rekords 197 arī bija pirms viņa, man šķiet. Un viņš viņu atkārtoja, jā. Un bija man šķiet tas prikols, ka, ja tu atkārto, tad paliek sarakstā iepriekšējais. Jā, tas, kurš pirmais ir labojis, tas ir tam arī paliek. Jā, un tad viņam neieskaitīja to. Tā kā, nu, tehniski varbūt, jā, es viņu. Tur, es atceros, tas bija leģendārs tupiens, viņš salocījās tā kā krēsls. Jā, es atceros. Muguri jau bija faktiski paralēli pret grīdu, jā, bet kā viņš viņu piecēla. Kā es viņam jau iztaisnots, muguri joprojām lejā bija. Jā, vēl muguri tā aizmirs iztaisnot. Jā, tas bija. Tur es vēl skatījos, Elvis gāja viņam, man liekas, aizmugurē stāst spotot, un tikai no aizmuguras skatāmies, kas tur notiek. Jā, tehnika viņam bija tāda apšaubām. Traki tur uzgāja, bet, nu, pacēl. Zin kā jaunības karstumā. Jā. Bet, nu, labi, tas būtu tas nākošais, un tagad Eiropas čempionāts paliek, bet ko tagad tālāk domā? Nu, tālāk man tagad sanāk pēc kādām 3 nedēļām universitāšu čempī. Spiešanā guļus piedalīšos. Varēs? Jā, to es tagad tikai benčoju, muguru tur nejūtu, un benčs iet uz augšu tā, ka es nezinu, līdz gada beigām mošu pat 160 izspiedīšu. Tā kā. Pāris gadiem vienkārši sēdēsim, runāsim, nevis izbijis 3-cīnieks, tagad benčpresers. Jā. Nu, tāpat kā Raičs, tur sačakarēja visas kājas un tā tālāk, un tad tur. Jā. Bet, nu, cerams, ka atpakaļ zirgā būšu jau, nezinu, vismaz līdz gada beigām, ka es varēšu vismaz sākt deadliftot vai kaut ko tādu. Jo, nu, pagaidām es vēl nesen mēģināju. Un, tā kā, zinu, nu, tīri paskatīties, kā tā mugura jūtas. Ar 60 nevaru ietupties. Nu, tā kā es jūtu sāpes. Jau jūtu sāpes. Jā. Ne, tiešām cerams, ka, nu, jaunieši juniori aprīlī būs gatavs. Ļoti cerams. Tur tomēr vēl gaida. Jo tagad jau ir kaut kādi 3 mēneši pagājuši, man šķiet. Kopš to muguru sačakarēju. Kā vispār tu pieminēji, aizsūtīt Elvi trenēties, tā kruškurvja, mammas abijās. Jā. Kā vispār pašam iepriekš, kas ir sporta kaut kādas, ko es darīju? Nu, iepriekš ar visu kaut ko es biju nodarbojies. Kad jaunāks biju uz taekwondo gāju, man tur brālis vienkārši gāju. Pēc tam jau airēšanā gāju. Kodās pirmajās tur klasēs kādus 3-4 gadus.
Un tad sāku ar tiem kalisteniks nodarboties. Skatījos, kā tie džeki YouTube tur kaut kāds trikus, tur baigi uz stieņiem kaut ko tur valkās klāt tā tālāk, iedvesmoju, un tad ar to sāku nodarboties. Un uzreiz arī pārlecu pa lielam pie Elvija trenēties. Tā kā bāze bija neliela. Bet palikt tur negribēji? Baigi ieķēra sāķis lūpā. Tad tev pārāk pievilka, ja tas jā. pirmās sacensības tur visiņā. Visu laiku bija tas mērķis tos trikus iemācīties, kaut kādus tur uz tā stieņa un kaut ko tādu, bet tad es sajūtu to garšu, kā ir būt kaut cik spēcīgam. Zin kā, jo, labi, es tur pusgadu trenējos, sacensībās bija kaut kāda tur, es neatceros, pēdējā vieta pirmajās, bet tad, kad tur ar klases biedriem runāju, tad klases biedri tur, zin kā vājāk, un zin kā tāda sajūta bāc. Tomēr es kaut ko ceļu. Es zinu, kā tas ir. Es strādāju vidusskolā. Tie, kur bišķiņi vismaz kaut cik trenējas, tie uzreiz skatās tiem pārējiem. Jā. Tā, tas būtu par trīs cīņu, par nākotnes mērķiem. Nākošu. Rekordi. Protams, ka rekordi. Turpināt gāzt tikai. Varbūt tikt tomēr līdz tam, pirmkārt dabūt oficiāli to, ka es, pa lielam tajā, tajā čempionā, kas bija šajā pavasarī, tas, kas man tur nesagāja, tehniski pēc svariem, kuriem vajadzēja būt pirmajam aptuveni. Tur ļoti sīva cīņa par piedestālu sanāca. Vispār ļoti interesanti sači būtu bijuši. Tur 2,5 kg atšķirības starp visiem bez mazvai. Ko tev tur bija cīņa? Ar Popovu, Andreju. Germans. Sajauc. Un ar Kārli Herbertu. Herberts, jā, viņi arī jauni, stipri džeki. Jā. Vakar Popovs dominēja vilkmē. Cik viņš uzvilka beigās? 280. 280. Bet labi, jau viņš bija 93. Jā? Jā. Ui. Varbūt nemetīsies, varbūt paliks 93. Visas reizes, kuras 83. esmu startējis, kaut 7-8 iesvērēs esmu. Man ar to svaru nav draudzēšanās baigi labā. Viss jāsāk ēst. Tagad tieši īstais laiks. Es pat nezinu, kā tas notiek. Tā kā vasarā, vasarā visi met nost. Es biju uzaudzējis gandrīz pat 90 iesvēros vienu dienu. Es tur brāļs masīvs biju. Tagad atkal nokrities uz kaut 83. Es nezinu. Kad vajag sacensībās to svaru, tad viņi nav. Jā, tad nav. Kaut kā otrādāk tā loģika. Tu pieminēji, jā, kas tieši tev nesagāja toreiz pēdējā? Tur bija tas, ka pirmkārt, zin kā, es gribu nebija tā labākā. Jā. Bija atkal baigi maz iesvēries, jā? Es iesvēros 7,8,3. Burtiski tuvāk 7,4 nekā 8,3. Faktiski, jā. Jā, un jā, tā kā spēks pat nebija tik ļoti pazudis. Tā kā pietupiens man uzgāja 200, plānotais bija kaut 230, 225. Es ietupos, to man neieskaitīja. Dziļums? Nē, 220 es ietupos. To man neieskaitīja. Viņi teica, ka vai dziļums, vai dubultkustība kaut kas, bet neviens ne otrs nebija. Tur video mēs viņiem pēc tam rādām, ir normāli, bet tas, ka 3 sarkanie uguņi, un nevar apstrīdēt. To tu nevar apstrīdēt, jā. Pret viens vēl būtu iespēja. Jā, un beigās man tikai 207 ieskaitīja, kas bija, skvats man bija riktīgi uzgājis uz augšu. Bet jā, beigās iepriekšējo sacensību rezultātu ieskaitīja. Jā, un tad benčā, kā tu zini, mums Latvijā vienmēr slidenas platformas ir, un man ļoti, ļoti, uz to leg drive balstīts bench ir. Un tad sanāca tas, ka pirmajā bija tā. Es ļoti uztraucos par to izslīdēšanu. Pirmajā reizē man, kas tur bija, dibens pacēlās. Nē, tas bija otrajā reizē. Pirmajā man kājas tagad jāatcerās. Viss bija slīdēšanas dēļ. Visas 3 reizes es izspiedu to benču, bet man neieskaitīja tīri tādēļ, ka vai dibens atrāvās, vai kājas izslīdēja, vai arī kaut kas tāds. Jā, un tad, diskābeli. Jā, vai jāatgriež ir beidzot atpakaļ tas paklājs, kas bija pāri platformai. Tas gads ideāli, tā kā pielips. Tas būtu ļoti labi. Bet daudziem viņš nepatikta. Vai jau paklājas, viņš uzmet kādu kroku, jā, un
ķerās, it sevišķi tiem, kas taisīja vilkums ar ierāvienu. Jā. Tiem daudziem nepatika tas, un pēc spiešanai tur visam pārējām, arī tupienā un visur, kur pārējais, es noliku kājas, es jūtos daudz stabilāks. Tagad Dundegā bija labas platformas. Nu, tur pat nebija platformas, tie bija gumijas paklāji. Man viņas patīk daudz labāk. Es tieši vienu brīdi sēdēju, domāju, bļāviens, vai kaut kā atrisināt šo problēmu. Tur domāju, kādas alternatīvas, tur tos paklājus meklēju. Tur, zini, mums piedāvāt tam Latvijas Powerlifting federācijai, lai viņi tur pamaina bišķīt kaut ko. Nē, nu, tas ir teikts, un to ir teikuši daudz sportisti. Nu, jā, tā platforma ir nepārāk pateicīga tādā ziņā. Nu, arī ir bijis, es velku sumo, jā, un es nostājos ar kājām, man liekas, ka es vēl špagatā. Nu jā. Jā, ir citreiz. Un tad tu noliec tās kājas bišķiņi tuvāk, jā, un tas jau arī tomēr ietekmē tavu līdz šim atstrādāto visu tehnisko. Tad ir. Bet es ceru, ka tas jau tiks atrisināts, un tā vairs, cerams, nākotnē problēma mums nebūs liela, jā. Arī tā pārliecība uzreiz pazūd bišķīt. Nu, vismaz man, tad, kad es zinu, ka man var izslīdēt tās kājas, tad es nezinu, tā kā uzreiz sākas. Zini, powerliftingā ir tas, ka tu tur riktīgā tādā tā kā bez mazliet transā jāieiet, lai tos lielos svarus celtu. Un tas tā kā lokins, viņš pazūd vienkārši. Tu sāc domāt par tur kaut kādu kāju slīdēšanu, kaut ko tādu, un tad vairs nav tā koncentrācija tik liela. Nu jā, tas tomēr daudz ietekmē. Parasti vienmēr konservatīvi. Pazaudēja daudz ko. Nu jā, tas pats. Bet, nu, cerams, jā, par to, bet tu tagad minēji to mentālo pusi, jā, ka tur lokins un tā. Kā tu pats sagatavojies pirms sacensībām? Kā tu noskaņojies? Vienmēr mūzika, austiņas. Vienkārši riktīgi uzvalkos kaut kā, nu, nezinu, kaut kā vienmēr pirms sacensībām sajiet vēl arī es saprotu to, ka, nu, man vajag pacelt. Un tad, jā, tur... Tev patīk tā agresīvāk pieiet, jā? Nu, vispār man ir tas, ka man vienmēr Elvis saka, vajag lielāku dusmu, kaut ko tādu. Ja pat dusma man ir iekšā, bet es zinu, es tur neārdos. Tur tā kā, zini, kā Raitis, es atceros, vai arī kurš tur Raitis tur bļaustās, tur Toms toreiz aizmeta to siksnu vai kaut kas tāds. Es tā kā iekšēji man ir tāds, šat celšu, bet ārējies mierīgi pieeju un tā kā sagatavojos ceļu. Nu viens ir uzbļaut, jā, bet nu tomēr tā... Nē, uzbļaut, tas viss normāli, jā. Jākontrolē. Titāns arī vakar atrāvās par šito. Arī jau lidināja jostas pa gaisu. Kaut kas nesagāja. Es atceros, smieklīgi bija vienreiz Barona centrā. Tu zini, aptuveni kā tur tā zāle, kurā vietā? Es tur bijis, jā. Man Matīs, tas, kas izskaitās, jā. Nē. Barona centrs. Tur Gym Latvija ir Barona centrā. Trešajā tagad, stāvā. Kad ir gyms, nē, tur es neesmu bijis. Ok. Nu, karoči, tur tas gyms, viņš ir pašā stūrī. Un ieeja Barona centrā ir pirmajā stāvā, tā kā pretējā stūrī no benčiem. Ja? Un es atceros, ieeju Barona centrā, es dzirdu bļaušanu. Man bija tāds, ok, Raitis ir ieradies. Un tā kā tur kaut kāda cik, nu, pirmkārt 2 stāvi, otrkārt pavisam otrs gals sākas. Nu jā, un tad es sapratu, jā, Raitis bija uz vietas. Tas bija smieklīgi. Tas ir klāt. Jā. Visiem jādzird, tas ir. Bet tev kā pieņemsim jaunietim, kurš arī tomēr, nu, vēl jauns, viss te vēl ir priekšā, un kā tev, piemēram, skaties uz to, ko jau mēs pieminējām, jā, no, piemēram, cilvēks skatās sociālos tīklos, bieži šādu uzvedību redz, jā, kā, piemēram, treniņos, jā, tur ārdīties. Cilvēki, kas viņam uzreiz piemēr to. Jā, piemēram, man prieks, ka tu to neizdarīji, jā, bet, piemēram, kā tu skaties, piemēram, vai tomēr būtu jādomā, jārunā kaut kas, nezinu, ierobežot to nevar. Kā piņasim ar tiem jaunajiem, piņasim, lai nu, tā kā tu piņasim to dari, ja? Ka tu savas tās emocijas, dusmas tu izliec pret stieni, bet tu ārēji tomēr spēj savaldīt. Kā labāk tev, piņasim, kā tu to vari izdarīt? Nu, es nezinu, man vienkārši kaut kā ir iegājies, ka es tās, nu, tā kā mierīgāks, nu, uzvilkties es varu tā kā mentāli, bet, nu, es vienkārši neredzu jēgu tā kā bļaut, tur mētāt kaut ko. Es vienkārši, nu jā, kā jau tu teici, tās dusmas vienkārši uz to stieni izlieku un paceļu, un, nu, tas arī viss. Bet, nu, baigi tas, kā jau tu pieminēji, tās sociālajie mēdīji, tā tālāk. Man šķiet, viņi baigi ir to fitness industriju tagad
tā kā sačakrējuši, jo cik es neklausos, katrs otrais tagad pauc kaut kādus peptīdus, steroīdus, kaut kas tāds. Es pat ar vienu džeku runāju, viņš jau 14 gados to MK677 mauc. Nu, tā kā es nezinu, tas liekas baigi stulbi. Tā kā, nu... Jā, 14 gadu vecumā, tu tagad tev viss hormonālais līmenis ir tuliņās jau viss pīķī. Jā. Domā, es paņemšu vēl kaut ko. Jā, nē, nu... Tā ir tā problēma arī, ko es piemēram saskatu jaunajos, ja, kad viņi grib visu tagad un tūlīt. Rodās bieži vien tās veselības problēmas. Tāds un tāds, nu, nenāk tik viegli. Ja. Vēl arī spriedām, ja, powerliftings ir maratons, nevis sprints. Jā, ļoti. Un tam ar tevi bija saruna ar Modri, Rubenu. Jā, un viņš vispār par ārmeslingu teica, ja, ka bieži vien viņam visvairāk parasti ir bail tieši tāpēc, kad jaunie, kad ienāk, ja, kad viņi vēl nav gatavi un viņi arī jau ātri uziet un tikpat ātri arī pazūd. Tur ir tā problēma, ka no tā sportam jau ir, manuprāt, lielākā jēga, tu esi tur ilgtermiņā spējīgs spēlēties. Jā, nevis tā, ka tu tur ātri esi un pazūd. Jā. Nu, forši jau, bet tāds jau parasti neatcerās. Visi atcerās tos, kas atstāja to legacy. Jā. Savu sporta klubu. Jā. Nē, nu, ir tas, ka, zini, viņi saskatās tur, pieņemsim, viņam tur kaut 17 bērns, citus tur 17-gadīgais jau tur ceļ 300 kg, bet viņš neredz to, ka, zini, viņš tur ir trenējies jau 5 gadus vai kaut ko tādu. Tad viņam ir tas, ka viņš atnāk uz zāli un viņš grib tur celt un, nu, tad baigi notraumējas. Jo, nu, es arī uzskatu, ka ilgtspēja tas ir, nu, pats svarīgākais, jo, nu, cik ar Elvu ir vienmēr trenējies, viņš man atsūta tā kā, kas jādara. Es pastos brēns, tie svari ir smieklīgi, ja, nu, tā kā liekas. Bet beigās, nu, rezultāts ir, tā kā brīžiem liekas, ka es varētu daudz vairāk celt, es varētu kaut ko tādu, bet, nu, šeit, nu, es esmu, ir rezultāts sasniegts, tā kā tiešām treneri obligāti jāklaus, treneri zina, ko viņi runā, vienmēr. Tieši tā. Tā bija laba atziņa šito. Uztais arī. Jā. Lai ir reels, par šito būs reels, kad treneri vienmēr ir jāklaus. Vienmēr. Tas ir stabili. Tāpat Dāvidu un Ralfu. Un labi, tad par to sociālajiem medijiem. Kā tu pats kaut kādiem tur seko, skaties arī taču līdzi, vai ne? Nu jā, favorīti. Parasti, nu, tiem lielākajiem sekoja līdzi, tā kā, kas tur tas Nojo Fitness, tas, kurš 120 plus, viņam cik tur, viņš arī 6. gads man šķiet ir, vai arī gadu, nē, man šķiet 6. gads, un viņam tur jau absolūtais deadlift rekords ir konvencionālā laikam, viņam tur 415 deadlifts, kaut kādi 380 squats man šķiet, un bench virs 200. Un, nu, jā, tur totals 950 viņam ir 19 gados. Nu jā, un kam vēl Rasels Orhī, arī tāds džeks 8 strīnieks vai arī 9 strīnieks jau. Un, nu jā. Man liekas, ka mētājās kategorija. Jā, ir tāda lieta. Bet, nu, tur tā pārsvarā tiem 8 strīniekiem un kaut kādiem. Salsvaru kategoriju vairāk skaties. Jā. Tā iedvesma jāķer un tā tālāk. Protams, ja vienkārši skaties tiem, ja viņi to varēja, tad es arī. Jā, ir tāda lieta. Kā tev, piemēram, kā tavās acīs, kur ir tie top powerlifteri šobrīd? Šobrīd? All time vai arī kā? All time. Nu, skaties, kā tev pašam. Varbūt var gan šobrīd, gan all time. Nu, ja godīgi, es nezinu, es neskatos, zini, ir tie, pieņemsim, tie sači notiek Eiropas kaut kas tāds. Nav tā, ka es tur skatos tā kā visu tā kā norisi. Tur tā bišķīt kaut ko paskatos. Nesekoju līdz tiem vārdiem tik ļoti, nu, par šobrīdējo grūti būtu pateikt. Nu, es teiktu, tas Jesus Olivares, tas, kurš ir, nu, 120 plus, viņš tur, tas, kurš vēl nesen laboja to. Sheffieldā. Jā, viņš laboja to total pasaules
rekordu uzlika. Jā. Tas vienīgi, tas viņam, niknējums Instagramā Nojo Fitness, es nezinu, kā viņu izrunā, kāds viņam vārds un tā tālāk. Bet, jā, tas vispār traks džeks. Zin kā, likās, Alberts ar viņu tagad cīnīsies vienā kategorijā. Viņš 120 vai 120 plus, jā, bet, tur diezgan liela starpība. Džeks vispār. Jo Eiropas čempionātā, jā. Man šķiet, jā. Nē, bet viņš man šķiet pat nepiedalās. Priekš viņa tie ir pārāk mazi sači vai kaut kas tāds. Jā, jo viņš parēķini. Viņš arī konvencionālā velk, jā. Un viņš, tas Jesus, viņš 510 izvilka, un viņam pieder pasaules total rekords, jā, ko tur, cik tas bija štuka 150, 60, kaut kas tāds. Un tas Nojo viņš vairāk velk. Viņš tur cik 415 izvilka vai kaut kas tāds. Vēl nesen viņš lika to, ka viņš tur gatavojas. Jā, tā kā tas tur vispār ārdās. Potenciāls ļoti liels, ja viņš nekādu traumu neparauj. Ja viņam viss sajiet, kas es ceru, ka sajies, tad tur baigi lielie cipari būs jūt. Jo viņam arī nāk visu laiku klāt. Nav tā, ka viņš sāk stopēties. Ja nekļūdos, viņš arī oficiāli laboja to absolūto deadlift rekordu. IPF-ā. Vismaz, jā. Rekords. Rekordi ir. Rekordi. Kļūdos. Uzliec raw rekipētais. Mainījās. Tātad ir opens. Pārēs, ir 1152,5. Deadlifts ir Okay. jā. No Lielbritānijas varētu būt. Viņš ir 120. Jā, viņš ir 120 plus vēl tur. Jā. Viņš vēl kategoriju zamāk un jā. Bet līdz summas rekordam viņam tad, lai attiecīgi viņam pietrūkst. Līdz summas rekordam viņam pietrūkst, jā, bet, potenciāls 19 gados. Vai cik viņam tagad 20 paliek? 20 šogad paliek. Jā, tas vispār traki. Malaga, Spānija, jā. Būtu redzējis to. Jā, crazy. Diemžēl, bet vienkārši bišķiņi tagad sabruka prieks pašam par saviem rezultātiem, kad skatos vienmēr uz tiem pasaules rekordiem. Tik ļoti tu fokusējies, pieņemsim, uz tiem citu cilvēku rezultātiem. Gatavojies sacensībām. Tu jau apmēram zini, tu to pašu Germanu pieminēji. Jā. Kārli, kad tu zini, ka tu ar viņiem konkurēs, cīnīsies, tu tā kā viņiem pirms sacensībām seko līdzi, skaties kaut ko, vai viņi tur kaut ko ieliek sociālos tīklos. Es tur, vispār es līdz lāgā nebiju sekojis Germanam līdzi. Es biju dzirdējis, ka viņš daudz deadlifto, bet nebija tā, ka es biju pievērsis uzmanību. Un tad tieši pirms sačiem man Elis pasaka, jā, tev tur baigā cīņa sanāks ar Germanu un šito te. Un tad es paskatos, Brians, jā, viņam tos tās diezgan liels. Kaut kā mums nebija pārklājušies, man šķiet kaut kā sači. Viņš tikai openā ar mani kopā bija startējis. Un es nebiju pievērsis uzmanību, ka viņš ir arī ar mani, tā kā manā kategorijā vai kaut kas tāds. Un jā, bet pirms sačiem es tā paskatījos, Brians, baigi tuvu tie visi cipari sanāk. Tad tur beigās bija kaut kas, ka Germans man šķiet dabūja 1. vietu un Kārlis 2. kaut kas tam līdzīgs. Bet, jā, tur
nesanāca man to konkurenci viņiem parādīt līdz galam. Ja tu būtu tā kā, it kā savu plānoto cēlis, Tad vajadzētu būt, ka es būtu pirmais. vajadzētu būt pirmajam, bet nesagāja. Jā, beigās diskvalifikācija un viss rekrutev pirmais no beigām. Pirmā baranka karjerā. Jā, Cerams, bet ka pēdējā. Tas jau pieder lietai. Nav jau tā, ka es to baigi ņēmu galvā vai kaut kas ir. Es izdarīju visu, ko es varēju izdarīt lietas labā, ko man tur vēl čakarēties. Protams, par to pārdzīvot nevajag. Tu paņem no tā mācību, virzies tālāk. Bet, kā tev liekas, ka pareizi? Sekot? Tas var palīdzēt kā motivācija, vai labāk tomēr ir nezināt? Man tas kalpo arī daļai kā motivācija, jo katru reizi, kad, zin kā, tev treniņā ir jāizdara lietas, pieņemsim, man atsūta, es skatos, un, man liekas, brāļiens, es varētu nedarīt šodien tā kā kaut ko tur, baigais nogurums pēc tiem setiem, tur accessorija kaut kādu, varētu izlaist. Un tad es katru reizi domāju, bļāviens, bet tā kā, zini, pirmkārt, tas uzkrāsies ar laiku, tās nedarītās lietas, otrkārt, varbūt Kārlis to izdarīs, un tad viņš būs pirmais. Tāpēc, vajag visu izdarīt, lai es zinu tiešām, ka man nav nekāda attaisnojuma, ja pat es zaudēju, ka es visu esmu izdarījis, ko es varēju izdarīt lietas labad, un, tad es vienkārši biju vājāks. Visi. Un, tādā ziņā tas mani motivē, bet, sēdēt tur cepties, tur vajag izšķirt to robežu starp, tā kā, tādu objektīvu, tā kā to cepšanos par to, ka citi ir stiprāki. Viņu vajag uztvert kā motivāciju, nevis, daudz tur bēdīgi paliek, tur, nezinu, tā kā sāk domāt, brāļiens, es neko neceļu, tur varbūt kvito vai kaut kas tāds, bet, manuprāt, to vajag vienkārši kā motivāciju izmantot, ka ir stiprāki džeki, ka vienkārši jāliek darbs iekšā un visu. Tā ir arī, man liekas, kā pareizā pieeja, labāk mēģini piedzīt. Jā. Es izdarīšu visu, ko es varēšu, ja nepiedzīšu, visu cieņu, tu izdarīji vairāk, tu varēji vairāk. Es mēģināšu vienkārši tev darīt visu pēc iespējas maksimāli vairāk. Jā, bet tas ir tāds dzirdēts arī bieži, ka te vienkārši arī šeit zālē, kas man trenējās, vārds nesauž. Tas tur man sacensībā vakal man viss būs slikti. Šis man atkal paņems. Nē, šitas stiprs pārāk palicis. Neko neesmu izdarījis un tā tālāk. Bet kurš ir vainīgs, ka tu neesi izdarījis? Jā. Kurš izdarīt un ne? Bet, kā jau tu iepriekš teici, tas tiešām ir maratons. Es jau arī, kad es sāku, man šķiet, pirmos 2 gadus tur vispār kaut pirmo pusotru vispār pat piedestālu redzējis nebiju. Tur pēc tam vēl bija tas, ka Baltmanis bija, kripatiņi, bet spēcīgāks par mani. Nepaspējis viņu tiešām apdzīt. Un tad es arī tur pa to otro vietu visu laiku dzīvojos. Un, bet, rekur, jāpagaida ilgāk, un tad arī tā pirmā vieta pienāk. Nevajag ņemt baigi galvā. Vienkārši jāredz tas, ko tu gribi izdarīt. Tu gribi kļūt stiprāks, mauc. Vienā brīdī jau tu būsi stiprākais. Noslauka asars un turpinam. Tieši tā. Nav ko koncentrēties uz to, kas tev nesanāk. Koncentrējies uz to, ko tu vari mainīt. Vari darīt vairāk. Pie savu pieejas, ko tu vari papildus darīt un visu. Jā. Tā. Īsumā tā, es nezinu, cik mēs te ilgi jau runājam, bet man arī ir 40 minūtes. Nē, man tādā ziņā tagad uzreiz daudz kas tā kā palika skaidrāks skatījumā. Man patīk, tev ir tāds nobriedis skatījums uz to visu sportu, ka tev nav tas tupais, maucam, es vienkārši varbūt pārāk vecs paliek tādām lietām. Un, labi, es uzaugu. Tad, kad es uzaugu tajā sportā, tad bija ļoti arī īstenībā izteikts, šī Luis Simons, ja es tādu uzvārdu dzirdēju. Zinu. Jā, leģenda. Ir leģenda, bet viss tā Westside Barbell kultūra. Viņi tur daudz bļāva, mēs visi zinām, ka viņi tur palīdzēja medikamentiem sev. Un tas, protams, emocijas viņiem tur kurināja. Un es kā uzaugu arī tajā, bet tad es tā skatījos, ka es tā negribu. Un es skatos, ka tev ir tāda līdzīga tā domāšana, ka tu tomēr fokusējies uz pareizajām lietām. Es ļoti ceru, ka tu nākotnē būs viss kārtībā, ka tev veselība būs laba un pavasarī jau, kā parasti aprīlī gan jau, ka būs.
vecuma grupām Latvijas čempionāts, ka tur jau tu varēsi rehabilitēties par pagājušā gada baranku. Jā, cerams. Jā, un tad jau varbūt tiešām pasaudzēs sev, neizstums vairs mašīnas. Ja tev kāds ziemā zvana, ka viņš ir iešķērējis kādā grāvī. Tā lai tur paliek arī. Tur arī paliec. Es Es nebraukšu, nē. Tu nebrauc viņiem palīgā stumt to visu. Un jā, es ceru, ka arī beidzot sanāks uz to Eiropu aizbraukt ar tev. Parādīt, ko tu tur vari, paskatīties, iegūt, jo, jā, es esmu 3 reizes tur braucis, bet tā ir, nezinu, man liekas, neapsveram pieredze, kas bijusi vispār savā sportiskā karjerā aizbraukt kaut uz Eiropu. Lai gan tu zini, ka tu tur lepos tev vienkārši. Jā. Bet, tāpat tu tur aizbrauc, tu daudz ko iemācies, tu redzi pašu procesu sacensību, kāds ir tajā līmenī. Redz tos pārējos cilvēkus, jā, tu, protams, aprunājies, tu sadraudzējos katrā čempionā. Cilvēkiem tur sadraudzējos viss kārtībā, un tu tomēr iegūsi kaut kādas izlūkot. Jā, savu sakarus. Jā, pēc tam sāku domāt jau angliski. Tu iegūsti kaut kādus sakarus, un viņi tev kaut ko pastāst, un piemēram, Modrs arī šeit jau stāstīja, kā vispār pirmais Arneslings, tā, ka neko nezināja. Viņa aizbrauca uz pirmajām starptautiskām sacensībām tur Maskavā un tikai saprata to savu līmeni un sūca visu iespējamo informāciju laukā no viņa. Es ceru, ka tev tas pats būs, ja tu aizbrauks, tur mācīsies, tad no tā tikai augsi, jā, un tagad ārsts būs. Un vēl savienos to visu kopā nākotnē arī kādu spēcīgu. Nākotnē būs jums jacked ārsts. Beidzot būs kāds ārsts, pie ko man gribēsies iet, jo parasti, kad es aizēju, viņi man saka, to var veselību nav labi, tev vajadzētu atpūsties, jā, un es skatos, viens vecīgi izskatās, ka tev ir diabēts 3. stadijā. Jā. Liekais svars tev ir krietni lielāks nekā vajadzētu būt normālam cilvēkam. Jā, ka tādā ziņā. Tā kā, jā, man bija ļoti prieks, es šo to daudz tiešām uzzināju par tevi. Tā kā galvenais tagad veselību. Nākotnē izdodās sasniegt savu mērķus. Turpināt pareizi uzņemt to kursu. Tieši tā. Jā, paldies par sarunu. Jā, paldies. Tiešām interesants, tiešām forši bija parunāt. Jā.